Un kas bija otrā preču grupa? Garšvielas. Zeļu ģimenei 10 sekundes garšvielas. Trešā mīkla. Produkts, ko Maķedonijas Aleksandrs ieveda no Indijas un kuru tautā nodēvēja par Indijas sāli. Dzeltenā komanda Laurīši. Niedru cukurs. Niedru cukurs, 10 sekundes klāt jūsu komandai. Malači. Malači un vēlreiz malači, jo tiešām ļoti veikli gāja. Nu kā, nu kuram, protams, bet ļoti veikli gāja mūsu atjautības uzdevumos, bet nu klāt tā iepirkšanās rokenrolu daļa, kuru mēs tiešām varam nodēvēt par iepirkšanās rokenrolu, jo ģimenēm būs jāiepērkās. Bet pirms tam par laiku kāds katrai ģimenei tiks dots. Laurīši ir nopelnījuši 2 minūtes un 30 sekundes. Purlicēm tā ir 1 minūte un 50 sekundes. Un Zēļi piedzina Purlicu ģimeni, jums arī 1 minūte un 50 sekundes. Un uzdevums būs gaužām vienkārši. Vismaz tā no malas izskatās, jo ar šo konkrēto laiku, ko jūs katra ģimene ir nopelnījusi, jums būs jāsavāc pēc iespējas vērtīgākais pirkuma gross. Tātad jums 2 minūtēs 30 sekundēs, jums minūtē un 50 sekundēs. Pēc iespējas vērtīgākais gross. Tas ir jūsu uzdevums, lai veicās. Šodien mūsu iepirkšanās rokenrols ilgs tieši 2 minūtes un 30 sekundes, jo tāds ir Laurīšu ģimenes sapelnītais laiks. Pārējās ģimenes pievienosies pēc zināma laika, un proti pēc 40 sekundēm, jo Purliciem un Zeļiem attiecīgi sapelnīt 1 minūte un 50 sekundes, tātad 40 sekundes vēlāk par Laurīšiem arī jūs dodaties lielajā iepirkšanās rokenrolā. Jūsu uzdevums savākt pēc iespējas vērtīgāko pirkumu grozu. Uzmanību! Aiziet! Laurīšu ģimene laiku liek netērē un uzreiz klāt pie plaukta ar sīrupiem. Pārējām ģimenēm vēl jāgaida nepilna pusminūte. Jūs vēl varat novērtēt, kas jāņem, ko labāk, kur skriet. Tikmēr dzeltenās komandas grozā jau birst kūpinājumi. Vērotāju statusā jūs vēl 20 sekundes. Zeļu ģimene šķiet jau izstrādājusi savu taktiku. Vēl 10 sekundes. Laurīši pie zivju stenda noteikuma aizliedz ņemt vairāk par 3 vienādu nosaukumu produktiem, un tas jāņem vērā. 3, 2, 1, aiziet! Lūk, spēlē iesaistās arī abas pārējās komandas. Zeļi taisnā ceļā pie kubinājumiem, savukārt Purlicu ģimene kaut kur vien sev zināmā virzienā. Laurīši šķiet joprojām nav īsti iejutušies. Tētim iet labāk, mamma ar acīm meklē dārgāko, taču tā tiek zaudēts dārgais laiks. Purlici kaut kur ir pabijuši, jo grozā šīs tas jau ir, taču viņi šķiet pārāk daudz laika tērē skriešanai. Arī citas komandas lieki meklē dārgāko, lai tā vietā nostātos pie plaukta un lādētu ratos visu pēc kārtas. Lūk tā, kā to dara Laurīši. Urā! Arī zilā komanda sapratusi, kas jādara, un konfektis ir nevien garšīgs, bet arī vērtīgs pirkums. Lielās cukura pakas Purlicu grozā. Tā ir pagājusi gandrīz jau pusotra minūte. Zeļi joprojām pie saldumiem. Šķiet visas komandas iegājušas azartā un beidzot grozes sāk pildīties ātrāk. Nedaudz mazāk. Ai, paņem! Kā vienmēr neiztrūkstošas ir olīveļas pudeles. Atzīstam izvēle. Viena lielā maksā vairāk nekā 16 latus, mazās ap 2 latiem. Purlici ceļā uz gaļu stendu. Laurīši mēģina grozās skaisti saliktējas paciņas. Jā, eļļa popularitātes topā droši ieņem pirmo vietu. Palicis mazāk par pusminūti. Purlicu grozā birst vistas un dažādi gaļas produkti. Ģimeņu grozi ir pamatīgi pilni. Vai kāda komanda paspēs grozu samainīt? Te lūk kļūdu pieļauj Zeļu ģimene. Alkohols iepirkuma grozā atrasties nevar. 3, 2, 1, stop! Mēs gribējām samainīt grozījumu.
Bet malēč, jūs jebkurā gadījumā esat finišā, tad nu viņš ir. Jūsu iepirkuma grozs. Smuks ir. Kā gāja, kā jums šķiet? Kas bija, ko jūs pamanījāt, kas ir dārgākās lietas? Eļļa bija jāņem. Skatoties uz ģimeņa iepirkuma groziem, šķiet, ka ar iepirkšanos gājis ir tīri labi. Nav tā, ka kaut ko pārmestu sev pēc šī iepirkšanās skrējiena. Viss izdevās vairāk vai mazāk tā kā gribējāt, un es skatos, ka tiešām ir ļoti līdzīgi, vismaz pēc tā, kas ir jūsu grozos salikts. Skatoties uz čekiem, nu, principā jau arī līdzīgi. Nu, ir tā, ka Laurīša ģimenei, kurai arī tika dots vislielākais laiks, 2 minūtes 30 sekundes, tas čeks ir visgarākais. Un Purlicēm un Zeļiem savukārt ļoti līdzīgi, nedaudz tikai īsāki. Kas attiecās uz čeka garumu, tas nevienmēr nozīmē to, ka tas ir arī vērtīgākais. Bet, nu, skatoties arī pēc čeka izdrukā, 3. vietu no 2. vietas šķir, piemēram, tikai 8 lati. Ja? Tātad, cik tur viss bija tuvu. Un tad no godpilnajā 3. vietā ar pirkuma summu 247 lati Purlic ģimene. Apsveicam! Nu jā, un otrai vietai ir 255 latu vērts čeks, un pirmai vietai 407 latu vērts čeks. Un tad, nu, te viņi ir iepirkšanās rokenrola, lielā skrējiena uzvarētāji, ar kuriem mēs tiksimies finālā. Laurīša ģimene no Priekuriem. Laurīša ģimene, man prieks jūs redzēt finālā, jūs ļoti pārliecinoši tur iekļuvāt. Tiešām jūsu iepirkuma grozs bija visvērtīgākais un tā manām vērtīgāks par pārējām ģimenēm. Bet tagad jūsu uzdevums jau kļūst nedaudz sarežģītāks. Jums tiek dota tikai 1,5 minūte, un tās laikā jums ir jāatmin 3 mīklas, un galu galā jātur rokās dāvana karte 500 latu vērtībā no Rimī. Pirmā mīkla ir manās rokās, tā jūs aizvedies līdz 2. mīklai, 2. mīkla līdz 3. mīklai, un 3. mīkla jau pie dāvana kartes. Jūs uzdevums sapratāt? Jā. Esat arī gatavi? Nora? Lai tev labi sēžās iekšā. Iedošu jums mīklu un aiziet laiks. Pirmā uzdevuma par latviešu nacionālo ēdienu, kurš nāk no Ķīnas un ar kuru Ķīnas imperators baroja zvergus, atbilde ir skābi kāposti. Taču šķiet, ka komanda atbilde nojauš, bet nezina. Pagaidām viņi skrien pareizā virzienā. Beidzot uzdevumu izlasa arī ģimenes galva. No Ķīnas. Ar tiem skābētiem vīnā, Ķīnas zvergus. Tie skābēti vīnā. Nē, atbilde ir skābi kāposti, un tie atrodas pavisam netālu. Laiks iet, un komanda joprojām nav atminējusi pirmo mīklu. Rīmī darbiniece viņus uzvedina uz pareizās domas, un beidzot komandas teica meklēt skābus kāpostus. Šeit skābēti kāposti. Ir. Lasi. Produkts, kas tika izgudrots. Mēs tiekam pirmā reize Ričards saka, produkts tika izgudrots. Katrā uzdevumā ir atslēgas vārds, ja izdodas uzminēt, kurš atbildi nāk pati no sevis. Šajā uzdevumā runa ir par majonēzi, jo tieši Helmana majonēzi bija tā, kuru pirmo sāka tirgot iepakojumā. Taču Laurīši ir uztraukušies un šķiet, ka Helmana vārdu piemirsuši. Komanda šķiet vairs nesteidzas. Ja gribat tik līdz 500 latiem, jāmeklē un jādomā ātrāk. 3, 2, 1. Laiks. Ričards Helmans. Ir kaut ko tik labi izgudrojis. Mēs vienu atradām. Kaut ko tik labi izgudrojis, ka mēs nevaram izgudrot. Kāda ir atbilde? Uz 2. mīklu. Helman, taču majonēzi. Helman. Jā. Laurīša ģimene, te jūs redzat, es neesmu nācis ar tukšām rokām uz apbalvošanas ceremoniju, jo kas tad tā būtu par apbalvošanas ceremoniju? Jums ar pirmo mīklu gaita ir labi. Jūs meklējāt skābētas kāpostus. Jā. Atradāt. Ar pārdevējas palīdzību. Bet pēc tam Ričards Helmans
sajauc galvu ar gadiem. Ar gadu skaitļiem, jā. Jā, un tad 18. gadsimtu. jums bija jāmeklē majonēzi. Tā kā jūs tikāt galā ar pirmo mīklu, tad lūk jums kādu laiku no Priekuļiem nebūs jābrauc uz Rīgu iepirkties. Šeit jums ir Gros no Rimī, kā mierinājuma balva, un kā otra mierinājuma balva par to, ka jūs nesaņemat tomēr šo galveno dāvanu karti 500 latu vērtībā, nažu komplekts no Rimī, kas noteikti noderēs saimniecībā. Un pats galvenais, ko novēlu, būt jums tikpat atraktīviem, kā jūs paši vēl spēles sākumā teicāt, jūs esat atraktīvākā Priekuļu ģimene. Man prieks arī par Noru, kur neskumst, jo visi jau ir priekšā, vai ne? Aplausi! Savukārt, ja jūs vēlaties iegūt 500 latu vērto dāvanu karti no Rimī, anketas meklējiet žurnālā Ieva vai www.tv3.lv. Paldies! Šodien tas viss. Atā!